tunelīšos katrā kvadrātmetrā, katrā vietiņā tik salieks pūdiņas, lampiņas, visu kaut ko, un rezultāts par tautu nedomā. Tikai dzīvo kā izklaid, kas pierāda, ka valstī viņiem kādreiz bērnībā nebija mantiņas, kur spēlēties. Tagad viņi lieli cilvēki spēlējās kā bērniņi ar mantiņām. Ko es tev pastāstu gudri? Tagad ar bērniņu mantiņas spēlējās. Tunelīšos gaismeklīši jāuzliek, visāds lampiņas jāpieliek visur, kur, paskaties, kāds svētkos visur, kas ir. Es jau par svētkiem nevienu viņus skatīties. Ko es par svētkiem turiešu viņus skatīties, ja nav ko tur redzēt? Es izklaidu vispār nepiedālos. Pagājušais gads man aizgāja, bet viss izklaidu. Es nevienā izklaidē nepiedālējos. Līdzekļus neiet tur skatīties, kā iztērē līdzekļus par klozetu. Tas ir klozetu podu variants. Iztērē līdzekļus. Redz, kā viņi te strādā domē, dāmas un kungi, iztērē līdzekļus priekš tādas lietas. Un nedomā, kas ir jābūt. Un tā viņi strādā. Tāpēc jau mēs 60 gadus slikti dzīvojam zemē, 100 gadu laikā. Tas viss notiek ar 100 gadu laikā. Dumo darbspēku, dumām dāmām, dumiem kungiem kabinetā. Un tas ir tāds lietas. 100 gadu laikā dumi dzāmi, dumi kungi sēž katrā kabinetā, katrā krēslā. Un tur viss tas rezultāts mums ir. Tas jau man ir pārbaudīts. Es jau 100 gadu laikā skaitu, ka nav. 100 gadu laikā nav. Ar šitādu izsaimniekošanu. Katrs kvadrātmetrs, katrs nams iznīks izsaimnieko. Paskaties, kas viss darās. Tas vispār ārprāts. Tāpēc, ka nav saimniecības cilvēks, kas neredz, kas ir jādara saimniecībā. Ot, tur ir viss tā lielākā nelēmība. Tur vajag universālu cilvēku, kas ir spējīgs saimniecībā strādāt un saimniecību badīt kaklus un galvu vienā personā, kas spēj atrast pareizi darbinieku saimniecībā, pašus nepieciešamokos, universāli tikai. Vajag kvalitāti, ne kvantitāti. Ko vajag domē likvidēt. Es jau balotējos, jau 2. janvārī aizgāju pieteicies, kad es iešu nākošās saimnes vēlēšanās piedalīties darbā strādāt, jo šitā te nevar vairs turpināties. Man mērauko jau pilnu. Ja iešu uz dūriem. Un vēlēsies jau interesējams uz turien arī. Ja tur arī būs vēlēšanas, tad es balētošies arī tur. Man vēl tagad ir 2 vietās uz domu balotēties vēlēšanās, lai varētu iet saimniecībā strādāt un pareizā gūtnē ielikt saimniecību. Jo šitā turpināt